Pirms gada, prognozējot 2009. Gada svarīgāko politikā, runājām par premjera Godmaņa plānu reformēt valdību un to, kādas tam varētu būt sekas. Nav izslēgts, ka kāda no partijām varētu samazināt savu ietekmi valdībā un varbūt kaut ko arī pazaudēt. Nekas no plānotām reformām gan nesanāca. Bija 13. janvāris un sākās Godmaņa valdības lēns noriets. Lai gan, protams, ar ekspertiem pirms gada mēs runājām arī par tā laika valdības likteni, un jāsaka, ka mūsu prognozes bija precīzas. Viņa laiks ir pilnīgi droši vēl tuvākie 4 mēneši. Pēc tam no visādi gadīties. Taisnības labad jāsaka, ka 4 mēnešu Godmanis kā premjeras neizvilka. Martā viņu nomainīja Valdis Dombrovskis. Mēs arī prognozējām, ka Saskaņas centrs tā arī 2009. gadā valdībā aicināts netiks, lai arī pašvaldību vēlēšanās Rīgā gūs pārliecinoši rezultātus. Prognozes piepildījās. Ušakovs kļuva par Rīgas mēru, bet Saskaņa joprojām tikai skaļi runā, ka tūliņ pienāks tās zvaigžņu stunda. Piepildījās arī mūsu teiktais, ka Alfrēds Rūbīgs tagad diezgan bieži būs redzams Briseles varas gaiteņos, jo kļūs par Eiroparlamenta deputātu. Tiesa, mēs gan nezinām, vai viņš ir ņēmis vērā mūsu pērnā gada ieteikumu jau no gada sākuma sākt apgūt franču valodu, lai vieglāk jaunajā dzīvesvietā iejusties. Mēs bijām pārliecināti, ka smagās ekonomiskās situācijas dēļ pirms gada aktuālās runas par to, ka partijas būtu jāfinansē no valsts budžeta, tiks noliktas tādā atvilknē, un nekļūdījāmies. Domājām, ka smags šis gads būs Aivaram Lembergam, taču viņš, lai arī joprojām ir apsūdzētais, paspēja atkal legāli kļūt par Ventspils mēru. Pirms gada mēs neizslēdzām, ka uz politiskās skatuves varētu parādīties arī jauni politiskie spēki. Ja notiks kaut kāds ļoti spēcīgs kritiens un ja patiešām tā ekonomiskā situācija būs patiešām katastrofāla, tad ir viennozīmīgi skaidrs, ka kāds izjās baltā zirgā. Problēmas bija lielas, bet nekāda jauna spēka neparādījās, jo diezin vai šķēli 4. atgriešanos varētu nosaukt par izgājienu baltā zirgā. Pārāk jau no lielas problēmas šis gads ir nesis Tautas partijai. Runājot par ekonomiku, pirms gada paredzējām, ka šis gads būs smags, bet tur jau arī nevajadzēja lielu gaišredzību. Neviens gan nevarēja iedomāties, ka mums klāsies tik smagi, lai gan jāsaka, ka mūsu ekspertu prognozēs patiešām ir vērts ieklausīties, jo jau pirms gada mēs spējām pateikt vēl nenotikušo. Stabilizācijas plāns un tas izmaiņas, ko viņš paredz, tas nebūs pēdējais solis, ja, ka būs vēl kaut kādas izmaiņas jāveic. Iespējams, arī kaut kādus nodokļus jāpārskata pēc dažiem mēnešiem. Un līdz ar to tā arī lielā mērā būs atkarīga tā krīzes dinamika. Bet vienīgais, ko var pateikt šobrīd, ir tas, ka viennozīmīgi šis nav tas dziļākais punkts un būs vēl sliktāk. Veidus, kā valdība spēja stimulēt ekonomikas sildīšanu, pērn neviens no ekspertiem neredzēja, un, diemžēl, neredzam to vēl tagad. Kļūdījāmies prognozēs par nodokļiem. Pirms gada valdība bija samazinājusi par 2% iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi, ko mūsu eksperti apsveica un cerēja, ka tas tiks arī turpināts. Tagad gan zinām, ka būs pretējs process un nodoklis tiks paaugstināts. Bet mēs bijām precīzi nepatīkamajās prognozēs, ka tiks samazinātas darba spēka izmaksas. Tā arī notika, pie tam diezgan dramatiski. Tāpat mēs plānojām, ka šī gada beigās inflācijas nebūs. Šeit līdz fāzē ielikstot arī uz to pašu pieminēto nākamo rudeni. Mēs pat varētu piedzīvot pretēju fenomenu, kas saucās deflācija, jeb cenu kritums. Kā zināms, piepildījies ir arī tas. Tā kā apkopojot visus mūsu pērnā gada beidzamā raidījuma prognozes, mums ar zinām gandarījumu ir jāsaka, ka tās ir piepildījušās par apmēram 90%. Un tas nav slikts rādītājs.